attiecībām, virs ražošanas līdzekļiem, ražošanas attiecībām, virs šīm ekonomiskajās attiecībās balstītajām sociālajām attiecībām, kas ir, nu, kā saka, ekonomiskajās attiecībās balstītas sociālās attiecības. Tās ir tādas attiecības, kuras pašais, piemēram, arī ir mūsu starpā. Ja? Jo gal galā mēs arī šeit atrodamies, gal galā, nu, es ceru, ka jūs jau visi arī esat pārliecinājuši par to, ka jūs šeit esat nākuši gūt zināšanas un, kā saka, pilnveidot sevi un tā tālāk, bet arī šī mūsu tikšanās reize šeit Latvijas universitātē faktiski arī tai ir zinām ekonomiski priekšnoteikumi. Ja? Proti, nu, kā saka, no vienas puses jūs esat kaut kādā veidā ieguldījuši vai paši no savas vai no savu vecāku vai no valsts kabatas kaut kādu naudu izglītības procesā. Ja? Un tad jūs esat tādēļ šeit piedalāties tajā. Es savukārt esmu šeit tādēļ, tāpēc, ka es šeit strādāju. Ja? Es šeit strādāju, protams, daļai tāpēc, ka man tas sagādā prieku, bet, protams, ka ne tikai tādēļ, vai ne? Kas nozīmē to, ka arī šīm mūsu sociālajām attiecībām mūsu starpā ir zināms ekonomisks pamats, vai ne? Un virs tā, tad virs šīs bāzes, ja, kā Marks un Engels saka, tad ir tas, ko viņi sauc par ideoloģisko virsbūvi. Ja? Ideoloģiskā virsbūve tās ir visas tās jaukās lietas, kuras mēs saistām ar kultūru, ja? Proti māksla, reliģija, tiesības, arī dzan, protams, kā nu, dažādas citas, tur filozofija, piemēram, un tā tālāk, dažādas, nu, kā saka, tās cilvēku garīgās aktivitātes formas. Ja? Šitas ir būtiski. Šitas ir kaut kas tāds, kas jums var noderēt jebkur jūsu tālākajā karjerā, sociālajās zinātnēs. Ja? Ka tā tēze ir samērā vienkārša un samērā strīdīga. No vienas puses par to ir vērts parunāt. Vai tā tiešām ir, ka jebkuras cilvēku kulturālas aktivitātes pamatā kaut kādā ziņā tomēr ir materiāli procesi? Ja? Kaut vai tajā ziņā, ka arī tam māksliniekam, dzejniekam, literātam, filozofam un tā tālāk arī viņam kaut kas ir jāēd. Ja? Lai cik viņš nebūtu garīgs, bet arī viņa eksistencē ir kaut kādi materiāli priekšnosacījumi. Ja? Vai kādam nav kaut kādi jautājumi par šito, jo tas nemaz nav tik... Tas ir ļoti labs jautājums. Proti, vai viņi kaut kādā ziņā arī to saturu, vai ne, veido. Tā tad ir arī tā lieta, par kuru Marks un Engels ļoti domā, un, nu, piemēram, kur pēc tam ļoti lielā mērā arī marksistiskajā literatūra kritikā, piemēram, izpaužas, vai, piemēram, kaut kāds romāns, kuru jūs lasat, piemēram, kaut vai tas pats Da Vinci kods. Ar visu cieņu, es neesmu lasījis, bet nu vienalga, tas ir labi, ka jūs lasat grāmatas, vai ne? Vai arī tur, piemēram, ne tikai viņa rašanās ir ekonomiski nosacīta, ka kādam Denam Braunam kāds ir samaksājis, lai viņš uzraksta grāmatu, bet arī to, vai tajā pašā saturā ir iekšā kaut kādas ekonomiskas, ekonomiski nosacītas ražošanas līdzekļu un ražošanas attiecību nosacītas lietas. Jūs noteikti esat lasījuši, es gribētu vismaz domāt, ka savā dzīvē ne tikai Harry Potteru un Denu Braunu, bet jūs esat lasījuši kaut ko iespējams arī no klasiskās literatūras. Piemēram, teiksim, Dikensu. Esat lasījuši Tom Sawyer, piemēram, vai jau kas ir kaut cits autors, bet šo te, vai arī, nezinu, kas vēl ir tāds, kas varētu būt bijis lasīts. Labi, ok, parunāsim par kaut ko latviešu auditorijai saprotamāku, kas noteikti skolā mācīts Mēnieku laiki. Ja? Redz, tad ir mums kaut kāds atskaites punkts. Ja jūs tā paraugaties, Mēnieku laiki ir ļoti interesants romāns un savam laikam patiešām ārkārtīgi inovatīvs un ārkārtīgi kvalitatīvs. Tajam laikam, kad viņš ir radies un joprojām fantastiski lasāms, vai ne visas tur tās epizodes par to godu mīlestību un tā tālāk, tas ir joprojām super. Bet, ja jūs tā padomājat, kādā veidā tur tiek parādīts cilvēku attiecības, vai mēs tur varam saskatīt to cilvēku attiecībās, kuras parāda Brāļa Kaudzīts, arī kaut ko no šīm ekonomiski nosacītajām cilvēku dzīves izpausmēm, restīvi, ka vienam ir, otram nav, vai ne?
ka viens tur, kā saka, ir, tur nezinu, kā oļiņieti, piemēram, vai ne? Vai prātnieks ir faktiski tās mantas pilnīgi sagājušas sviestā, vai ne? Īpaši jau oļiņieti, vai ne? Citi savukārt ir tie, kā saka, tie godīgie, likumīgie varoņi, kuriem ir kaut kādas pašiem savas personiskās vērtības, kā Kaspars Gaitiņš, piemēram, vai ne? Vai Liena, vai Annuža. Ja? Un, ja mēs ļoti bieži varam raudzīties, es pieņemu, ka arī uz to Denu Braunu ir iespējams tā raudzīties, respektīvi, kāda veida cilvēka attiecības tiek parādīts konkrētajā darbā, vai ne? Un kādu lomu šajās cilvēka attiecībās, kas tiek parādīts, piemēram, Dena Brauna, Da Vinci kodā, kādu lomu tur spēlē ekonomiski, apsvērumi, kādu lomu tur spēlē tas, ko Marks un Engels sauc par šķiras apziņu, ja? Respektīvi, ka es esmu, piemēram, tā prasti runājot, es esmu, buržuāziskā sabiedrībā mēs varam runāt par divām šķirām. Viena ir tie, kuriem, viena ir tie, kuriem aiznesiet, esiet tik labs, jo es esmu piesiets pie vada, kā jūs to redzat. Kādu lomu, respektīvi, runājot par šķirām, ja mēs runājam par šķirām, tad tas stāsts par šķirām, kas ir marksismā tāda pamatkategorija, ir tas, ka ir vieni tie, kuriem pieder īpašumi, ar kuru palīdzību viņi izmanto citu cilvēku darba spēku, vai ne? Respektīvi, tie ir ļaudis, kuriem pieder ražošanas līdzekļi, rūpnīcas, piemēram, zeme, dzīvojamās ēkas, kuras var izīrēt daudzus mazus dzīvoklīšus un tā tālāk, vai ne? Tas nozīmē, ka šādi te ļaudis ir, kā saka, piederīgi vienai sabiedrības grupai. Viņiem, principā, nekas nav jādara. Viņu īpašums strādā viņu vietā. Viņi var dzīvot zaļi, forši, vai ne? Citi savukārt ir tie, tā ir tā, ko tradicionāli mēs mūsdienu sabiedrībā saucam par buržuāziju, ja? Otra, turpretī, sabiedrības grupa, kas ir vairākums, tradicionāli vienmēr ir tie, kuriem nepieder nedz Microsoft, nedz Rīgas piensaimnieks, nedz kas tāds, un kuriem ir, lai sevi vienkārši materiāli nodrošinātu, jāstrādā. Respektīvi, jāpārdod savus darba spēks. Ja? Un skaidrs, ka starp šīm divām grupām pēc marksismu priekšstat nekādas pārāk rožainas attiecības savā starpā nevar būt. Viņu intereses ir objektīvi pretēji, pretruna. Ja? Sabiedrība nekad nav harmoniska, sabiedrība ir pretrunu plosīta. Ja? Un, ja mēs paraugamies uz, piemēram, Mērnieku laikiem no šādas perspektīvas, tur mēs ļoti labi to redzam, vai nekādā veidā tur sadurās no vienas puses šie te, kā saka, ar naudu apsēstie jaunbagātnieki, jaunie bagātie zemnieki, kas Latvijā tajā laikā izveidojas, un kā no otras puses tur parādās tās objektīvās intereses, kuras tad ir tiem, kuriem šāda īpašuma nav. Vai ne? Citādi sakot, tas ir viss tas, ko mēs saucam par šo, kā saka, materiālo bāzi, ja, kā procesu, kurš ietekmē arī kultūru. Vēl nāk kādam kaut kas prātā? Par Dikensu neviens neko neatcerējās. Es atvainojos, tas ir tas Olivers Twists, vai ne? Neesat redzējuši tādu? Vai arī, kaut ko tā kā esat redzējuši? Neesat redzējuši, nesen bija pēc Victor Hugo, kurš ir tradicionāli arī vienmēr bijis. Piemēram, visi tie viņi jaukie stāsti par Les Miserables, nožēlojamie. Kaut kas nav tāds dzirdēts. Tur jūs šādos te darbos ļoti klasiski varat redzēt, ka tur tiek parādīta, vai ne, kā saka, tā sabiedrības neprivileģētā šķira, kurai patiesībā ir jācīnās, ļoti nežēlīgi jācīnās par izdzīvošanu. Jā. Droši priekšā, jā. Nelieciet man aiz rokas vēstījos, jā, droši, jā. Lūk. Paejamies tālāk, runājot par marksismu. Ja? Tas jēdziens, kuru Marks un Engels izmanto runājot par šo, kā saka, kultūras produktu ražošanu noteiktās vēsturiskās situācijās, ir šis jēdziens ideoloģija. Ja? Principā marksismā jēdziens ideoloģija plašā nozīmē to, ko mēs mūsdienās saprotam ar kultūru. Ja? Respektīvi, visa tā, kā saka, cilvēku ideju ražošana. Ja? Respektīvi, tas, kas
tie, kas neražo, kā mēs to zinām, mūsdienās tādu paliek aizvien mazāk. Tie, kas neražo materiālas lietas ar rokām, ja, tie lielākoties ražo idejas. Tie ir visādi tie, kas ražo mākslas darbus, ražo dzejas krājumus, ražo romānus, ražo muzikālas idejas, ražo tur filmas un, kā saka, sauciet, ko gribat. Ja. Tas visu to Marks saprot ar jēdzienu ideoloģiju. Kāpēc tas ir nozīmīgi? Tāpēc, ka skaidrs, ka mūsdienās mēs ar jēdzienu ideoloģiju saprotam kaut ko mazliet citu, ka mēs runājam par partijām un tā tālāk. Bet šajā gadījumā ideoloģija Marksam nozīmē īstenībā visu to, kā mēs teiktu, garīgās ražošanas sfēru. Ja? Ideoloģija tad arī pēc marksismu teorijas ir kaut kas tāds kā šāds kolektīvu priekšstatu kopums, kurš noteiktā veidā skaidro cilvēku sociālo realitāti. Ja? Respektīvi, jums tiek noteiktā veidā, tad, kad jūs arī nākat uz skolu, ja, vai lasat kādu grāmatu, jums caur šo skolu un grāmatu tiek noteiktā veidā skaidrots, kas tā ir pa pasauli, kur jūs atrodaties. Ja? Tieši tāpēc, tad, kad jūs, piemēram, skolā mācoties, apmeklējāt kaut kādus savus politikas un tiesību kursus, tad šajos politikas un tiesību kursos jums skaidroja noteiktā veidā, kā ir iekārtot pasaule. Ja? Un tā ir viena no nepārprotamām kultūras funkcijām. Ja? Viņi stāsta cilvēkiem, kas tā tāda vispār ir pa vietu, kur jūs atrodaties. Ja? Un kā tā vieta darbojās. Ja? Otra lieta, kas attiecās uz ideoloģijām, ir tā, ka ideoloģijas veido noteikts vērtību orientācijas. Ja? Tajā ziņā, ka ideoloģija ne tikai skaidro, bet arī mēģina pastāstīt, kas ir labi, kas ir slikti. Ja? Iedomājieties, piemēram, kaut kādu tur komunistiskā ideoloģija, kas arī ir ideoloģija un stāsta cilvēkiem, kā saka, izmantot citu cilvēku darba spēkus, savu labumu gūšanai slikti. Kā saka, taisīt revolūciju ir labi. Ja? Trešām kārtām ideoloģija sniedz individam motivāciju darbībai, un ideoloģijas, protams, ļoti bieži satur arī šos politiskās programmas elementus. Bet, vajoties mazliet uz priekšu, par šito jau mēs esam mazliet tikuši skaidrībā. Proti, tas ir vēlreiz jautājums par šķirām, par kurām mēs neizrunājāmies visu līdz galam. Tad, lūk, jautājums par šķirām. Šķiriskums ir marksismu viena no tādām pamatkategorijām. Ko nozīmē šķiras? Mēs jau runājām par to, ka sabiedrības dzīvi nosaka pamatā ekonomiski procesi, taču šajos ekonomiskajos procesos ir ļoti cieši iesaistīts tas, ko Marks un Engels sauc par šīm ražošanas attiecībām. Proti, tā prasti sakot, kam pieder tas, kas tiek saražots un kā tiek sadalīts tas, kas tiek saražots. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka, kā jau mēs to zinām, patiesībā jau ļoti bieži šis sadalījums ir tāds, kurš patiesībā neatbilst vairākuma interesēm, un tad tas veids, kā šī dažādu materiālo labumu sadalīšana sabiedrībā notiek, tad arī ir cieši piesaistīts šīm šķiras jēdzienam. Tas nozīmē to, ka vēlreiz, jebkurā līdzšinējā sabiedrībā pēc Marksa un Engels domām ir pastāvējušas divas nošķirāmas šķiras. Ja? Viena ir tie, kas kontrolē ražošanas līdzekļus, ja? Respektīvi tie, kas kontrolē rūpnīcas, tie, kas kontrolē zemi, tie, kas kontrolē infrastruktūru. Ja? Un šie ļaudis var dzīvot lielos vilcienos bez bēdām, jo viņi zina, ka citi strādās viņu labā, un viņi varēs izmantot citu darba spēku. Ja? Turpretī otra ir tā šķira, kas tad Marksam un Engelsam liekas tā nozīmīgākā, tā ir šī strādnieku šķira, ja, kura
kurai nekas no tā nosauktā nepieder, bet kura ir spiesta izdzīvošanai strādāt citu cilvēku labā. Ja? Mēs varam vaicāt, vai tas tā ir, vai tas tā nav, un kur tad mums tur mūsdienās ir tā strādnieku šķira, un kur tad ir tur kas tur. Bet tas ir tas veids, kā marksisms raugās uz to. Viņš saka, ka patiesībā visa līdzšinējā cilvēces vēsture ir bijusi nemitīgas sadursmes starp abām šīm šķirām, ja, starp tiem, kuriem ir nosacīti šie ražošanas līdzekļi, kas dzīvo no citu darba. Ja? Un tiem, kuriem nav un kuri ir spiesti strādāt savukārt citu cilvēku labā. Ja? Tas tad ir tas, kā saka, marksismu priekšstats par sabiedrības attīstību. Tagad mēs pāriesim, es pārlikšu nākamo prezentāciju, kas ir, kur mēs jau mazliet konkrētāk pieķersimies pie tā, ko tad īsti marksisms saka par kultūru. Ja? Tas, kas līdz šim ir bijis nozīmīgi, vēlreiz, kā mēs atceramies, tā pamattēze ir tāda, ka jebkura kultūras produkta rašanās ir piesaistīta tam veidam un tām attiecībām, kā konkrētā sabiedrībā tiek ražotas mantas, patērētas mantas, apmainītas mantas un tā tālāk. Ja? Taču tas netiek domāts tā vienkārši primitīvi, ka cilvēki ražo dažādus kultūras produktus tādēļ, ka viņi kādam tos var pārdot tikai. Tas, protams, arī ir fakts, bet viena no tādām pamatizpausmēm šādam te marksismu pieejai, marksismu kultūras teorijai ir saistīta tieši ar šo mēģinājumu saprast, kādā veidā tā konkrētā vēsturiskā situācija ietekmē tos kultūras produktus, kuri šajā vēsturiskajā situācijā rodas. Tā prasti runājot, senajā Grieķijā, kā tad tur cilvēki dzīvoja, kā ražoja. Tur bija vergturu sabiedrība. Ja? Lielāko daļu smagā darba padarīja vergi, kuriem nebija nekādas politiskas un nekādas citas tiesības. Ja? Tad, lūk, pēc šī marksismu skatījumu būtu vērts mēģināt izskaidrot, kāpēc vergturu sabiedrībā, kurā tieši tādas pastāvēja tās attiecības, kurā visa smagā darba veicēji bija šie personiski nebrīvie vergi, kāpēc šajā sabiedrībā radās, piemēram, Homēra Iliāda un Odiseja? Kāpēc šajā sabiedrībā radās sengrieķu filozofija? Ja? Tāda, kāda viņa bija, tur ar visiem tiem domātājiem, kurus jūs noteikti būsiet vismaz vārdu pēc dzirdējuši, kā Platons un Aristoteles un tā tālāk. Kāpēc šajā sabiedrībā radās tāda arhitektūra, kur mēs joprojām braucam uz Grieķiju skatīties? Ja? Kāda ir saikne no vienas puses starp konkrēto vēsturisko sabiedrību, kurā tiek ražoti un patērēti un sadalīti kaut kādi produkti, un to garīgo ražošanu, kas notiek šajā sabiedrībā. Kā tas turās kopā? Vai arī iedomājieties, Renesanses pilsētvalstis, Itālijā. Iedomājamies, kāda tur bija tā materiālā ražošana, tā vairs nebija tāda līmeņa vergu ražošana, bet tā bija lielā mērā feodāla ražošana, kā tur ražoja un patērēja visu dzīvē nepieciešamo un tā tālāk. Un vienlaikus šajā sabiedrībā rodas tad visas tā jaukā renesanses glezniecības, par Da Vinci runājot, vai ne? Tas ir kādā veidā arī Da Vinci ar to savu, gan glezniecisko, gan grafikas, gan teorētisko, zinātnisko daļradu. Kādā veidā viņš bija iesaistīts tajā savā sabiedrībā un kādā veidā mēs tieši raugoties uz Da Vinci varam caur viņa darbiem saprast to sabiedrību, kurā viņš dzīvoja kādreiz. Tas ir viena no tām marksismu pretenzijām, ka mēs sakam, ka caur mākslas darbiem un caur šādiem, garīgās producēšanas rezultātiem mēs varam saprast, kā dzīvo tā konkrētā sabiedrība. Jo jebkurš mākslas darbs savā ziņā atspoguļo to sabiedrību, kurā viņš ir radies.
Ja? Un jebkura persona, ja, kas ir radoša persona, rakstnieks, dzejnieks, filozofs un tā tālāk, ir vienmēr bijis iesaistīts sava laika sabiedrībā un tā sava laika sabiedrības problēmas. Vai šīs pretrunas, par ko mēs runājam, ja, starp vieniem, kuriem ir un citiem, kuriem nav, kādā veidā šīs pretrunas ietekmē viņa daļradi. Ja? Tas ir tas stāsts, ar ko ļoti bieži nodarbojās marksisms. Proti šī vēlēšanās saprast caur mākslas darbiem, caur kultūras produktiem to sabiedrību, kurā tad šis konkrētais mākslinieks ir dzīvojis. Jūs varat iedomāties, piemēram, es nezinu, droši vien, ka jums ir mājās tādas vecas grāmatas, kuras pēdējā laikā cilvēki ir pasākuši masveidā mest ārā, tāpēc, ka padomju laikā cilvēki pirka vairāk grāmatu. Grāmatas bija lētākas elementāri arī, protams, bet, kā saka, tajā laikā grāmatai kā izklaides līdzeklim bija krietni augstāka nozīme nekā mūsdienās. Un padomju laika grāmatās, paskatieties, jums kādam mājās ir, pirms jūs metat ārā. Grāmatas, jūs paskatīsieties, viņām ir ļoti bieži romāniem, ir dažādi ievadi, kuros tiek stāstīts par to, kādos apstākļos ir dzīvojis tas konkrētais rakstnieks vai muzikants, tur, piemēram, Mocarts vai kaut kas tāds, respektīvi, ka viņš tur nāca no nabadzīgas ģimenes un tur kaut ko tur un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, tas priekšstats, ka konkrētais mākslas darbs ir kaut kādā veidā ļoti cieši saistīts ar to sabiedrību, ja, un tās sabiedrības ražošanas attiecībām, ja, kādā viņš dzīvoja. Ja. Tas tad ir tas, ar ko nodarbojās marksistiskā pieeja kultūrai. Un viens no tādiem pamat avotiem, kas jums varētu likties caurmaz pazīstams, ir tie paši romāni. Ja? Un šeit tāds lielais klasiķis, kurš jau dzīvojis 20. gadsimtā un kurš ir savā ziņā iegājis vēsturē ar daudz citām lietām, tāds ungāru domātājs vārdā Ģērķis Lukáčs vai Ģorģija Lukáčs.